Labdien visiem, kas atnāca un kas vēl nāks. Tātad mēs sākam sarunu, kas saucās, kāpēc mums bail no nekoptiem zālājiem. Kaut gan es nezinu, vai mums ir bail, bet to mēs arī noskaidrosim. Es domāju, ka būtu varbūt korekti katram likt nosaukt sevi. Es vārdus neatceros, dažiem cilvēkiem es uzreiz saku, bet tas man pirmkārt aiztaupīs laiku un darbu. Un otrkārt, tas ir personiski, tāpēc sākumā mēs stādīsimies priekšā šādā secībā un tad turpināsim. Es uzdošu visādas jocīgas jautājumus tā skaitā. Tas nebūs par to, ko man atsūtīja. Nē, es iešu atzaros. Atzari šajā gadījumā ļoti labs vārds. Sveiki! Es esmu Renāta Laksdeņa un es esmu Latvijas Universitātes botāniskā dārza direktore. Labdien! Es esmu Solvita Rūsiņa no Latvijas Universitātes, mācu ģeogrāfiju par bioloģisko daudzveidību, gan pētniecību, gan akadēmiskais darbs. Līga Eglīte, Cēsu muzejā, varētu teikt, Cēsu pils viduslaika dārzniece un reizē arī viena no Cēsu pils pļauju veidotājām. Labdien, es esmu Ilze Plūme, Rīgas Stradeņu universitātes docētāja, mākslas terapijas programmā un arī vienlaicīgi piedzīvojuma terapijas praktiķis. Labdien, esmu Rūta Sniedz-Kretālova, esmu botāniķe, biotopa eksperte Latvijas dabas fondā un Rīgā veidoju pilsētas pļauju tīklu. Nu, lūk, es veidoju tikai blēņas visādas. Bet, vārdu sakot, pirmais jautājums, kas ir varbūt starpdisciplinārs un ļoti abstrakts, bet tik un tā, nesen es klausījos vienu lekciju par antīkās filozofijas izcelsmi un vēsturi, un pasniedzējs pateica, ka estētika ir patiesības forma. Un es par to ilgi domāju, un šajā kontekstā es gribēju paprasīt, kā jums šķiet, kāpēc cilvēki vispār ir interesējas par augiem? Kas tas vispār ir par fenomenu? No kurienes ir šis? Katram personīgi, varbūt arī plašāk. Man tas jautājums ir bez atbildes, godīgi sakot. Jo tad, kad runā parasti par kaut kādu aizraušanos vai aicinājumu, neviens nevar atbildēt, kāpēc. Tas, kas krāja markas, viņš tik vien var pateikt, kad viņš sāka. Nav atbildes. Vienkārši markas viņu atrada. Vai ar augiem ir tāpat? Man vajadzētu kaut kādas 2 stundas pasēdēt, padomāt, cerībā nonākt līdz kaut kādam pusteikumam vispār. Bet es nezinu, kāpēc cilvēkiem. Es varu tikai domāt par sevi, kāpēc augi pievelk mani. Un tad es domāju, ka tas nav manas paaudzes jautājums. Es domāju, ka tas iet iepriekšējās paaudzēs, par maniem vecvecākiem, kurus esmu redzējusi, esot dabā, esot dārzā un esot ievilkta tajā iekšā. Un līdz ar to es domāju, man, piemēram, tad, kad es sāku projektu Sporta pils dārzi, kas bija pirms botāniskā dārza, man bija skaidrs, ka mani velk pie dārziem un pie augiem, jo es ilgojos pēc kaut kā cita. Un vienkārši dārzs un augi man asociējās ar to tādā nepārdomātā veidā, kas ir tas, pēc kā es ilgojos, pēc kaut kādas piederības, pēc būšanas, pēc refleksijas, kaut kādas meditācijas, pat ne pēc meditācijas, bet pēc kaut kādas sajūtas. Tāpēc es domāju, ka es vienkārši to atradu dārzā un augos un joprojām meklēju. Jo mans, bet neatbildēju. Es domāju, ka tā ir mūsu sugas būtība. Mēs esam augu vācēji un mednieki, vai ne? Labi, mēs uzskatām sevi, ka mēs kā balti atnācām uz Latvijas teritoriju un izspiedām īstos augu vācējus un medniekus somugurus, un paši mēs esam lauksaimniecības nesēji, bet arī lauksaimniecība vienalga sākās ar augu vācējiem, vai ne? Tā kā es domāju, ka tas ir jāmeklē šos vismaz 11,000 gadus senā pagātnē un vēl senākā. Bet markas? Markas ir acīm redzot kaut kāds adrenalīns. Tas man ir tik svešs, ka es tomēr palikšu pie augiem. Patiesībā augu pieskaršanās augiem, tas ir tā kā kaut kam pazīstamam, radnieciskam. To es esmu novērojis arī savā darbā, sarunās cilvēkiem par dārzu un
tieši par šīm attiecībām ielaist rokas zemē, pieskarties augam. No rīta atvērt siltumnīcu un teikt, labrīt, man mīļie tomātiņi. Tas liekas smieklīgi, ja, bet patiesībā tā ir tā saikne, un tas augs ir vienkārši vajadzīgs. Ja. Visiem dārza heiteriem ar gadiem parādās kaut kas uz palodzes, un pēc tam jau uz balkonu, un pēc tam vēl, un beigās zemes gabals arī. Tā kā tas ir dabisks process, to nevar nodalīt. Tā ir tiešām filosofija. Tas man drusku atsauc atmiņā viena ornitologa teikto, ka noteiktā brīdī gribas tos putnus pataustīt, un tad sākas gredzenošanas procesi, ka vienkārši gribās viņu. Es sapratu, jā. Jā, paturpinot domu, man liekas, ka no psiholoģijas viedokļa skatoties var pieminēt biofīlijas hipotēzi, iespējams, esat dzirdējuši, tā ir mums ģenētiski determinēta, jeb ģenētiski iekodēta vēlme veidot attiecības ar dzīvo dabu. Tad vai tie ir augi, vai dzīvnieki, vai jebkas, kas ir dzīvajā dabā, mums viņi ir ģenētiski nepieciešama. Jā, un iespējams, tas ir kaut kas, kāpēc mums velk pie dabas. Bet vai nav tā, ka priekšstats par dabu, kas ir palīdzoša un forša un romantiska, radās salīdzinoši nesen, un pirms tam bija biofobija varbūt? Grūti pateikt, bet es domāju, ka ļoti daudz gadsimts cilvēki jau strādā ar dabu, veidoja dārzus, veidoja mežus un iekopa savas dobītes. Ja mēs esam vācēji, tad mēs iekopjam dobītes, lai mums ir no kā vākt. Tas jautājums bija par to, kāpēc cilvēkiem patīk augi, ja? Jā, kāpēc vispār augi? Kāpēc tas ir pārdoma objekts? Es nezinu. Bet, labi, tur, protams, ir īstenībā viena lieta tāda, ka, piemēram, 25 gadus atpakaļ studējot bioloģijas fakultātē, es arī īstenībā augus pa lielam uztvēru kā tādu zaļu fonu. Kaut kas tur fonā ir un noteikti nesaskatīja tajā īstenībā baigot dzīvību kā tādu. Un, protams, paldies Dievam, ir arī biologiem prakses, un tad ir jāiemācās daudz sugas un viss, kas tev tā tiešām atverās acis. Un par ko man ir gan liels prieks, ir tas, ka cilvēkiem īstenībā Latvijā augi pēdējos 10-15 gadus stipri vairāk interesē. Un to tiešām var sajust, to, ka cilvēki prasa, kas ir tas. Bet viena lieta, mums joprojām Latvijā īstenībā nav normāls augu noteicējs latviešu valodā par visiem augiem. Un tā ir viena tāda diezgan traka lieta, ka ļoti daudz, ko mēs varam uzzināt, jā, bet tad tie noteicēji, kas mums ir, tad tas ir tā, ka mums ir puķīti nofotografēta, tad ir apraksts, kas tas tāds ir. Piemēram, par pļauju augiem tā ir, vai kaut kādiem purvu augiem, bet patiesībā sakot, nav mums kopš 60. gadiem Solvit, vai ne, kopš Brikmanas tā arī augu noteicējs, tāds floras noteicējs, tāds ir, kā lai saka, apraksti ir Normandam Priednītim, bet tie nav tā, ka tu vari paņemt un saprast, kas tavā acu priekšā īstenībā atrodas. Tā ir tāda viena fundamentāla lieta, kāpēc man liekas, cilvēki varbūt tās joprojām ir tādi, kur neatpazīst augus, un jo viņiem nav varbūt arī tik daudz. Mūsdienās jau ir instrumenti, ir aplikācijas un viss tāds. Varbūt vari nosaukt tās aplikācijas, jo tie, kas es lietoju Plantnet. Plantnets, tātad aplikācija, pēc kuras var, piemēram, pateikt pēc augļiem, pēc lapām, pēc ļoti daudz kā. Bet pabeidzot vienkārši ātri šo tēmu, bet kāpēc augi tomēr ir būtiski, tātad atkal tāda bioloģijas stunda, tātad viņi mums ir pirmproducenti. Tātad visas ekosistēmas, protams, pamatā ir augsne, bet tad uz augsni reaģē visa tātad veģetācija. Un veģetācija ir tā, kas iedod to pamatu ekosistēmai, dzīvajai tādai ekosistēmai, kur jau mēs tā varam ar acīm ieraudzīt. Man liekas, Solvita gribēja kaut ko pateikt. Tas jau ir labi. Man labāk patīk aplikācija Flora Incognita. Ja nosaukums ir tik brīnišķīgs, ka tā arī gribās to augu saprast, un kas tas tāds ir. Bet augsne ir augu produkts. Augsne tāpatās, ja, tā kā nebūs auga, nebūs augsnes. Jāsaka par aplikācijām, es nesen pamēģināju aplikāciju Shroom ID, kas nosaka sēnes, un ieliku tur selfiju, un viņi man identificēja kā sēni. Tā ka es nezinu, vai tas ir labi,
Bet tā notika. Es nesaukšu, kāda es biju sēne, bet es tiešām es citiem arī iedevu, un tā bija. Vairākus cilvēkus identificēja, ko tas par mums liecina. Nākamais jautājums, kas man likās arī tāds ievadošs, ir tas, ka katrs savā nozarē, satiekoties ar cilvēkiem, strādājot, mēs sastopamies ar dažādiem priekšstatiem par katru lietu. Piemēram, es kā rakstnieks sastopos ar to, ka ir cilvēki, kas grib rakstīt un domā, ka tas ir viegli. Es uzskatu to par maldiem. Dažam varbūt tas sanāk, bet tas tā ne visiem. Vai jūs varētu katrs pastāstīt par kaut kādu lietu, ko jūs uzzinājāt komunikācijā ar citiem cilvēkiem sava darba kontekstā, ko jūs varat uzskatīt par stereotipiem vai maldiem? Vienkārši, kas ienāk prātā, kaut kādas vairākas lietas, ko mēs šeit varam vienkārši atspēkot un kaut kādā veidā padziļināt auditorijas zināšanas. Es esmu apsēdusies ļoti neveiksmīgā vietā. Ņemot vērā, ka es vadu botānisko dārzu, bet man nav biologa vai dārzkopja vai agronoma izglītības, bet man ir vairāk, es dārzam pieeja kā tādai trešajai telpai vai tas, par ko man liekas ieskicēja pārējās runātājs, ir, ka man liekas, ka botāniskais dārzs ir vieta, kur cilvēki var atkal ieraudzīt dabu un kur viņam tā zaļā masa pārvēršās atsevišķos augos, un viņš sāk saprast, kā vispār, kas ir kas, un sāk tā atjaunot vai veidot no jauna savas attiecības ar dabu. Tāda atkāpe, bet līdz ar to ļoti daudz, kas man ir pārsteigums, viss kaut kas jauns. Viens bija, tas varbūt nav gluži manā darba vietā, bet ka salīdzinoši nesen es klausījos Ņujorkas botāniskajam dārzam ir brīnišķīgs podkāsts, kur tika runāts par zāli. Principā par graudzēlēm. Es nezinu, vai tā ir taisnība, Rūta ar Solvitu varēs man labot, bet, vai pareizi tā kā es būšu viņu iztulkojis, bet ka ir vairāk graudzāļu sugu nekā putnu sugu. Un tas man liekas absolūts pārsteigums, jo liekas vienkārši zāle, bet tas, ka tā kā zāles veids, graudzāļu veidi ir tik ārkārtīgi daudzveidīgi un plaši. Un tas man liekas, jo es tā kā mēs zinām putnus, vai ne, un putni izskatās dažādi, mēs to ļoti labi zinām, bet tas, ka to pašu varētu domāt tā arī par zāli, tas man bija, kā saka, atvēra acis. Es savukārt esmu gatavojusies diskusijai. Un tas, kas domājot par šo tematu, kas ir mums uzrakstīts, tad šķiet, ka viens no tādiem fundamentālākajiem maldiem, viens liels malds, bet īstenībā maldi ir daudzskaitlnieks, vai ne? Tāpēc, ka tie maldi veidojas no ļoti dažādām, mēs nevaram noformulēt vienu, kādēļ vispār kādi maldi rodās. Tā ļoti daudzpusīgs process. Bet tā tad viena no fundamentāliem maldiem mūsu tematu kontekstā ir tas, ka tuksnesis mēdz būt tikai brūns vai dzeltenīgs, kā tas ir Smiltis vai Sahāra, bet mums ir apkārt ļoti daudz jauku zaļu tuksnesīšu. Vienā ziņā tie ir labi, jo mēs arī sēžam tādā mazā tuksnesītī zaļā. Tātad mūsu mauriņi ir tie, kas arī lielā mērā tiek saukti par zaļo tuksnesi, tādēļ, ka mēs ļoti cītīgi viņus uzturam visur, kur vajag un kur nevajag, tad mēs veidojam tādu dabas daudzveidībai tuksnesi. Manā ikdienā visvairāk pārpratumu vai, teiksim, maldu ir saistīts ar augu klejošanu vai ceļošanu, gan ar invazīvajiem, gan ar tiem, kas ir kā kultūra augi ienākuši no citurienes. Nav tādas nedēļas, kad nebūtu bijuši jautājumi par kartupeļiem, papriku, tomātiem. Un tad, ja es varu pateikt, ka man to nav, tad jau vairs nav interesanti. Tie ir tiešām fantastiski maldi. Un otri maldi ir, pirms Jāņiem parasti nāk tautieši, ir arī ārzemnieki, kur Latvijā ir nobildējuši kādu augu, rāda telefonā, un kuram ir izdevies tas fotomirklis. Un tagad man ir jāpasaka, kādu vērtību viņš ir atradis. Kaut kāda detaļa, kaut kas. Un visbiežāk topā
augs, par kuru nevienam nav īsti skaidrs, kas viņš tāds ir, tas ir nārbulis. Jo tur ir vairākas krāsas, viņam forma neatbilst kaut kam, kādiem priekšstatiem, un vai tas vispār ir ritīgs, vai tā ir mutācija, vai kas tas ir. Es iestrpināšu īsu stāstu. Es runāju ar kādu, es aizmirsu viņas vārdu, bet viņa nodarbojās ar hidrobioloģiju un tā. Un viņai atsūtīja kaut kādu krabi WhatsAppā pirms 100 gadiem, kuru viņa nevarēja līdz galam pārliecinoši atpazīt. Un tajā brīdī Latvijā par jūras veltēm visvairāk zināja Mārtiņš Rītiņš, un viņa viņam aizsūtīja, nepazīstot viņu no sveša numura tātad, un viņš saņem, un viņa prasa, kas tas ir. Un viņš saka, prasi tur Dacei no tā institūta, un tā ir viņa. Nu, tā kā. Un beigās noskaidrojās, ka krabis ir bijis tiešām kaut kādā uzkodu platē, kur kāds korporācijas cilvēks iežēlojies un izlaidis viņu ezerā, no kā viņš, protams, momentā nobeidzies. Tā, lūdzu, tālāk. Jā, tā kā mana darba ikdiena ir terapeitiskā vide, tad dodoties terapeitiskos piedzīvojumus ar jauniešiem, tā ilūzija vai tā sākotnējā doma viņiem vienmēr, ka dabā ir ļoti neinteresanti, dabā viss ir vienādi zaļš. Jā. Un tad, kad mēs piedzīvojam 2., 3. dienu piedzīvojumā, tad izrādās, viņi saka, nē, nav tomēr viss tik vienāds zaļš. Katrā gada laikā ir cits zaļums, un katram zaļumam ir cits matējums. Tad tā zaļā dimensija, esot dabā, arvien vairāk paplašinās. Un tas man likās tāda maldi, ko viņi piedzīvo caur sevi, ka patiesībā tā nemaz nav. Nu jā, par maldiem es pat nezinu, te ir tik daudz dažādi maldi, bet man liekas, viena no lietām, ar ko es vienmēr sāku, piemēram, 7. klases nodarbību pie Dreiliņkalna, ir tas, ka īstenībā, lai cilvēki vienkārši paskatās, mēs stāvam tagad uz laipas un vienkārši saprot to, kas ir nācis no augiem. Tātad tā laipa, koka laipa ir nākusi no koka, kas ir izaudzis. Ja? Viss, ko mēs apēdām brokastīs, tie ir augi. Liela daļa no mūsu apģērbiem ir arī īstenībā augu izcelsmes. Ja? Tā kā īstenībā tad augi kā tāds absolūts tāds fundaments, uz kā mēs vispār dzīvojam, pat neapzinoties to, ka īstenībā pirms tam tas ir bijis kaut kas tāds, kas ir sakņojies augsnē, audzis, ziedējis varbūt, un protams, arī šī patiesība sakot, joprojām lai arī cilvēks ir augstāko izglītību, bet savādāk kā par maģiju to nevar nosaukt, tas, cik ļoti unikāli ir šī spēja fotosintēze, ja, kad saules gaismas ietekmē, pārvērst kaut ko tādā absolūtā alķīmijā, kaut kādā taustāmā matērijā, kas ir vispār tādas dzīvības un ekosistēmas, pamats. Tas bija iespaidīgi, jā. Atgriežoties pie zaļajiem tuksnešiem un pie zaļās dimensijas, kāpēc mums bail no nekoptiem zālājiem? Es tieši šo jautājumu gribētu uzdot arī katram diskusijas dalībniekam. Kāpēc mums bail? Un es domāju, ka mēs to izvērsīsim, no kā nevajadzētu baidīties, kāda ir kaut kāda risinājuma un tā, bet vienkārši sākumam tāds jautājums, man liekas, ir vietā. Es saprotu, ka tu būsi atkal pirmā, bet nebaidies arī no tā. Es laikam piekrītu. Es neesmu satikusi vēl cilvēku, kuram ir bail no nekoptiem zālājiem. Tāpēc es nevaru īsti atbildēt. Man ir arī problēmas ar to, vai tiešām mēs varam pieņemt, ka vispār zālājs ir jākopja, vai ka tāpēc, ja neviens viņu obligāti nekopja, ka viņš automātiski skatās nekopts. Man liekas, tur ir problēmas ar pašu to jautājumu, bet ja man būtu jāiedomājās cilvēku, kuram varētu būt potenciāli bail, tad es domāju, ka tās ir kaut kādas iedomas par to, kas dzīvo tajā zālājā, un ka tur ir kaut kāds slēptais apdraudējums,
kas noteikti varbūt iet atpakaļ, kāpēc vispār ir sākotnēji pļauti tie zālē, kas arī, ka tu vienkārši redzi visu un tu kontrolē visu. Un ja tu neredzi visu un līdz pat augstnē, tad tev liekas, ka tur mājo kaut kas tev var apdraudēt, sākot no ērces līdz, es nezinu, ienaidniekam. Tāpēc es domāju, jā, tas ir kaut kāds apdraudējums un arī kontrolas zaudēšana. Es domāju, ka pie tās atbildes arī varētu palikt. Es domāju, ka mēs katrs šeit kaut ko līdzīgu varētu pateikt. Es varu piekrist, ka varbūt tas nosaukums nekopts rada šo sajūtu. Nu, nezinu, varbūt, ka pavisam dziļāk domājot, varbūt tās ir bailes pazaudēt kaut ko no latviskās dzīves ziņas, jo tautas dziesmās jau mums saka, ka pļaviņa ir vēl skaistāka nopļauta nekā nepļauta, vai ne? Bet es arī aizstāvu latvisko dzīves ziņu ar visām savām šūnām un gribu to vairot. Un es domāju, ka latviskā dzīves ziņa aug un vairojas, mēs attīstāmies. Līdz ar to tai tautas dziesmai gan jau vajadzētu būt jau kādai nākamajai rindiņai, kur mēs daudzi piedalās dažādās aktivitātēs, kas veicina pastāstīt, ka arī nepļauta pļava tomēr var būt skaistāka par pļautu kādā kontekstā. Bet, jā, es domāju, ka te ir arī tāda dziļāka problēma gan jau ar to, cik mēs daudz dabu pieredzam. Kāpēc mums vispār rodas šīs bailes? Ar to vajadzētu sākt gan jau. Un ja mēs saprotam, ka mēs 2/3 esam iedzīvotāji, dzīvojam pilsētās, un mūsu pilsētas jau vēl ir ļoti jaukas salīdzinājumā ar tām miljonu pilsētām, kur mēs varam aizbraukt uz Rietumu Eiropu vai vēl kādu citu zemi. Un saprast, ko tad īsti nozīmē, ka cilvēks dabā vairs neiet. Un tad vispirms jau pirmais jau ir nevis bailes, pirmais ir vienkārši mīlestības zaudēšana, jo mēs mīlam visu to, ko mēs pazīstam. Un līdz ko mēs vairs nepazīstam, tā mums tas kļūst vienaldzīgs. Vai vispār, kamēr mēs nepazīstam, tikmēr tas ir vienaldzīgs. Un pēc tam tā vienaldzība pārvēršas par bailēm. Jau tad, kad mēs atkal ieraugam, jā, tas izskatās kaut kas aizdomīgs, jā, zāle līdz degunam, un tad mums vēl kāds ieminās par kukainīti kādu, vai ne? Ne, piedodiet, ne par kukainīti, bet par citu bezmukuru kalnieku. Ērtis nav nekāda kukaiņa, vēl vieni maldi, vai ne? Lūk, jā, tā kā gan jau, ka šai virzienā būtu jādomā. Es piekrītu jau abām iepriekšējām runātājām un tas viss veido to baiļu fonu, kā cilvēks sāk baidīties iet dabā, jo droši ir sakārtotā, strukturētā vidē. Un es mazu tādu ekspresa aptauju uztaisīju kolēģiem pirms nedēļas, gatavojoties šim pasākumam. Un pirmais un daudzkārt minētais vārds bija ērces, un cēsu gadījumā arī zalkši. Un, godīgi sakot, kam ir bail no radībām vairāk nekā no tām slarbenājiem, kā mēdz tautas valodā teikt, no tā negaidītā. Tas tik ļoti šobrīd cilvēks atbaida iet tajās vietās, kur agrāk gāja plūds, puķis, vāc, zāļu, tējas, tagad ir no tā visa baila. Veidojās kaut kāda, varētu teikt, cilvēku burbulis, kuri paliks tikai tur, kur ir droši. Tad tā ir tāda psiholoģiska lieta patiesībā. Klajumbailes ir tāds termins, jā, kad ir šīs te sakārtotības komforts un nekārtības bailes. Tas kaut kā iet sazobē ar to, ko tu teici par to, es pārfrāzēšu kaut kādu mieru un refleksiju, kas iestājas tieši būšanā dabā. Tā, ka varbūt kaut kāds potenciālais risinājums ir viņus vest ar varu un kaut kā likt tos zalkšus virsū. Labi, turpinam. Es domāju, ka tā nebūs labākā ekspozīcija likt virsū zalkšus. Jā, tā, ja mēs skatāmies no mūsu senās uzbūves, mēs digitāli nekur neesam tikuši no pirmotnējiem cilvēkiem, tas, kā strādā mūsu smadzenes. Un mūsu smadzenēs ir tāds kodols, kas saucās amigdala, jeb mandeļveida dziedzeris, kas atbild par stresu. Un senajiem cilvēkiem gara zāle nozīmēja tīģeris, mamuts, uzbrucējs, viss kaut kas bija kaut kādā mērā apdraudējums.
Tas bija mans mikrofons. Jā, un līdz ar to... Tas bija apdraudējums. Līdz ar to mums vienmēr pirmā reakcija, arī ejot pa mežu, ja mēs ejam un nokrakšķi kociņš vai čūskai līdzīgs kociņš, pirmā reakcija mums tik tā visiem ir, oi, čūska, un tad mēs saprotam, ne, tā nav čūska, tas ir kociņš. Ja, tad patiesībā tās bailes no nekoptā zālē vai no lielas zāles ir drīzāk tādas arhaiskas, ļoti, ļoti senas. Un pēc tam mēs saprotam, ka tur nav ko baidīties. Mūsdienās tas ir mums citādāka vide, mums ir daudz urbānās vides, un patiesībā mūsu nervu sistēmai būtu ļoti labi tieši doties tādos nekoptās pļavās, nekoptos mežos, lai mūsu nervu sistēma var atslābināties, iegūt to nepiespiestu uzmanību, kad acis seko kaut kādām kontūrām līdzi vai kaut kam tādam, kur mums nav ļoti, ļoti jāfokusē uzmanība. Es vienkārši nešpatnības dēļ oponēšu tādā ziņā, ka esmu daudz gājis pie zobārsta, un man tik un tā no viņa ir bail. Tā kā tas tā nestrādā, bet labi. Ekspozīcija ir pakāpeniska palielināšana. Zobārsts iedot konfektīti, parādīt multfilmu, viņi kaut kur pakāpeniski palikt mazāk bailes. Protams, piekrītu tam, ko es tikko stāstījām par to, ka jā, ir kaut kādas varbūt arhīskās bailes, bet man viena lieta, kas man šķiet, ka caur žurnāliem, filmām, TV ekrāniem mēs sākam pieņemt to ainavu, kas tur tiek producēta kā pareizo. Un tad tur arī ir tā, ka mēs žurnālos neliekam baigi nesakoptus dārzus, aizaugušas vietas. Mēs arī ieliekam pļavu, tad tā pļava visa tur skaistos ziedos un tā, kas nav taisnība. Pļava arī, kā lai saka, vienā brīdī ir, teiksim, ļoti, ļoti krāšņa, varbūt ziedoša, bet tikpat labi viņa var arī nogurt un, teiksim, viņa producē sēklas un tad viņa paliek brūna un tas ir pilnīgi absolūti normāli. Bet tie priekšstati, kas mums reizēm veidojās, mēs sākam vispār arī dzīvi un novecošanos un to uztvert kā kaut kādus apdraudējumus tieši tāpēc, ka ekrānos un mēdījos un visur apkārtējā tā kā informācijas telpā, nevis dzīves telpā, bet tajā informācijas telpā tiek producēti tādi tipāži, kas īstenībā nebūtu nav dabiski, ja? Bet mēs viņus sākam uztvert kā tiešām, tad tas ir skaisti, lūk, šāds te zemes pļauta zālīte un tūjas un 2 hortenzijas. Tā ir kārtība, ja? Un pārējais ir kaut kas tāds, ko, taču, ja neliek žurnālā vai nerāda seriālā, tad tas nav kaut kā pareizi. Labi, no tā savukārt ir secinājums, ka estētika nav patiesības forma. Pirmais secinājums. Sadzirdēja vairākus motīvus, tātad bailes, kontroles forma, arhaismi, un kaut kādā ziņā tas varbūt pat ir dabiski baidīties no jebkā nesaprotam, bet es gribētu tādu antonīmu ieviest, kā tad būtu pareizi izturēties pret šajā gadījumā nekoptu zālē, bet kaut kādā plašā nozīmē, kā iemācīties būvēt attiecības ar dabu kaut kādā veselīgākā veidā, jūsuprāt. Nezinu, kaut vai uz bērnu, piemēram, tas vienkārši ir elastīgs, kaut kāds plastisks materiāls, kuram vēl ir kaut kāda pieredze iespējama atšķirībā no pieaugušā. It sevišķi dažiem pieaugušiem, kuriem ir grūtāk ar pārmaiņām. Jā, vienkārši kādas būtu pareizas attiecības, nevis bailes, bet kas būtu tas, kas jums nāk prātā? Es domāju, ka bailes būtu labi aizstāt vienkārši ar interesi un zinātkāri vai ziņkārību par nezināmo. Un runājot par bērniem, es no savas personīgās pieredzes varu teikt, ka man liekas, ir pirmais rādīt piemēru bērniem, ka tu pats nebaidies no tādiem zirnekļiem un skudrām un lapsenēm un mušām un tam līdzīgi, kas man pašai ir bijis izaicinājums. Es arī esmu tomēr uzaugusi pilsētā, man liekas, un tāpēc mēs tīšām, piemēram, ar ģimeni esam izvēlējušies šo vasaru, cik iespējams pavadīt laukos, kur mēs esam starp kukaiņiem un rādīt, cik mēs jūtamies komfortabli ar viņiem. Un vienkārši iet iekšā tajā garajā zālē un vienkārši rādīt, un, man liekas, pieredzēt viņu. Un tā kā tu saki, man liekas, ka bērniem ir tik atvērts prāts, viņi labprāt visu piedzīvo, ka vienkārši pēc piemēra, vadīt pēc piemēra.
tikko biju ar telti un izrādījās, ka tajā vietā, kur es parasti palieku, ir kaut kāds neprātīgs ērču daudzums un 4 dienu laikā kaut kāds 30 ērces bija virsū uzrāpušās. Un man bija līdzi viena paziņa, kurai bija par laimi gaišas drēbes, un mēs visas šīs dienas pavadījām viens otru apskatot visu laiku, tā kā bez mitas. Un tad mēs sarakstījāmies, kad atgriezāmies pilsētā, un viņa uzrakstīja man WhatsAppā nākamajā dienā, ka viņa pagatavoja salātus un uzlika virsū piparus, un tie izskatījušies pēc ērcēm. Tā kā es domāju, ka var arī padziļināt šo fobiju neviļus, bet tas tā. Es laikam varu piekrist mūsu psiholoģijas ekspertiem, ka mums vienkārši ir jāsaprot, ka mēs esam cilvēks, sugas pārstāvis ar visu to ģenētiku, kas mums ir iekšā. Un es varu godīgi teikt, es 30 gandrīz gadus strādāju zālājos, tā skaitā nekoptos. Un tad, kad man tas viens mednieks zirneklis kaut kur uzlec, es saraujos un es salecos. Un es domāju, ka man vēl 30 gadu zālājos varētu, cerams, dot, ja? Es domāju, ka tas nemainīsies. Tā kā, tas vienkārši ir jāsaprot, ka tas tā ir, un to nevajadzētu ignorēt un kaut kur aizlikt atvilknē. Vēl var darīt, man tāda personiskā pieredze arī mazliet retrospektīvi skatoties, var mēģināt salīdzināt ar kaut ko bailīgāku. Īstenībā bailes no nezināmā, bailes no lieliem augiem bija tie, kas īstenībā ir vainīgi pie tā, ka es nonācu pļavu pētniecībā. Jo tad, kad man pirmajā kursā biologos vajadzēja izlemt, kurā virzienā iet, tad es teicu tikai ne mežos. Jo mežos tur ir jāskatās uz augšu, tur ir tik daudz, kā tu aiz kokiem neredzi to mežu un tu neredzi ceļu. Un zālājā tu īstenībā esi kungs un ķēniņš, jo tu redzi no augšas visu. Un tāda, acīm redzot, mazvērtības sajūta var bišķiņ celt, vai ne? Un man zālā nekad nav likušies bailīgi. Bet viens, ko es īstenībā gribētu mazliet noprecizēt, kāpēc mums bail no nekoptiem zālājiem, es teiktu, ka visā savā tai pļavu ganību zālāju Latvijas daudzveidībā, es gribētu teikt, ka man arī īstenībā ir bail no nekoptiem, jo zālājs mūsu platumgrādos ir jākopj. Jautājums, ko mēs tur ietveram iekšā, bet zālājs ir jākopj, lai tas būtu zālājs, kādu mēs to saprotam gan ar ekosistēmu pakalpojumiem. Stepes zonā mēs varētu atļauties tikai baudīt viņus, ja? Bet mūsu zonā vienkārši zālājs pats par sevi 99% nepastāv. Ir 1% brīnišķīgs upe ielējās, bet tas cits stāsts. Es tikai iestarpināšu, Rīgas laikā bija intervija ar vienu zirnekļu pētnieku, tas ir par tiem mednieku zirnekļiem. Viņam bija redze -8, un viņš notēloja, ka redze ir -7, lai viņu paņemtu institūtā. Tā bija robeža. Un tad viņš pētīja tos zirnekļus, un vienreiz viņam iekoda karakurts, kas ir indīgs zirneklis. Bet sagadīšanās bija tāda, ka viņš tajā brīdī bija pilnīgi piedzēries, un alkohols neutralizēja šo indi. Līdz ar to man likās, tas ir tik skaists stāsts. Tur bija visādas detaļas, bet labi, mēs atgriezīsimies pie tā, kas ir tad, kāds ir tas zālājs, kā jākopj un tā, bet paturpinam pagaidām tad iepriekšējo. Es domāju, vēl viena versija, kā pieradināt pie pļavām, ir tādā mazajā vecumā pastāstīt, kas tai pļavā jauks. Šī zaļtēja vākšana. Var jau paši to tēju arī nedzert, un kādam varbūt ir alerģijas, un viņi var sažāvēt un kādam uzdāvināt. Dažāda auga izpēte ir arī tādas iespējas fotografēt makro uzņēmumu, tūplānus, dažādas auga tūplānus, kukaiņus, kukaiņu izpēte, kukaiņu medības. Ārkārtīgi interesanti. Atvainojos. Tā kā sākt ar kaut ko tādu, un man pašai ļoti jauka pieredze, pirmkārt jau ar Solvitu savulaik Gaujas Nacionālā parkā, par šīm pļavām, un arī Piterāns un daudz citi, kas par kukaiņiem, par dažādām radībiņām, kas ir pļavā atrodams. Šis sākums, no tā, kad es pie tam esmu mežsardze 3. paaudzē, ka man mežs pat sākotnēji labāk nekā pļava, otrādi. Bet es esmu iemīlējis arī pļavu, un ja kādreiz skolā mācītā botānika bija viens vienīgs šausmas, jo tur bija 1. kursa bioloģijas, teiksim, šīs tēmas par visām augu iekšām,
tad tagad tas ir mainījies. Un es domāju, ka jebkuram no mums ir iespēja sarast ar šo vidi un kaut kādā veidā pārvarēt. Varbūt tas pat nav bailes, kaut kāds priekšstats, tas ir melns un melns. Varbūt, ka viņš ir tumšs pelēks. Jā, es paturpināšu Līgas teikto, jo mums tā kā jebkura lietām, lai mēs apgūtu, mums ir, tā kā to dara pieredzes izglītībā. Caur pieredzi es pieredzu, ka šis nav tik traki, es nenomiru, es nesaslimu, es nesaaugstējos, bet jo pa bišķiņam paplašinot to jomu, mēs varam īstenībā to iegūt kā prasmi. Tieši tāpat arī iešana dabā, un kas attiecas uz bērniem un jauniešiem, ir svarīgi arī viņus izglītot, izstāstīt par to, ka ērcēm ir šis saslimšana. Nevajag būt tikai romantiskiem, ir jēgpilni arī par riskiem runāt. Ja? Tā kā, kas var būt riski dodoties dabā, kādas ir čūskas Latvijā, kas ir indīga, kas nav indīga. Ja? Tad ir jābūt līdzi pareizam aprīkojumam attiecībā uz medikamentiem, tur pareizā pinceta, lai izvilktu ērci. Tad nodrošināties, lai mēs varam mazināt riskus, bet tomēr doties dabā. Doties un pieredzēt. Jo tikai tā mēs iegūstam zināšanas, ja mēs to pieredzam. Tas ir tāds bezgalīgs jautājums, protams, piemēram, bildēties ar roņiem. Tas ir neizskaužama kaut kāda lieta. Cilvēki tāpat bildējās. Viņiem saka, nevajag, un viņi tāpat katru gadu bildējās. Manī tas raisa visādi veidi apātijas formas, bet, labi, tas nav par mani. Par bailēm. Es tagad atceros vienu situāciju dabas skaitīšanas laikā, ka man bija jākartē ļoti slepens militārs objekts, kur bija mēnesi iepriekš jāsaskaņo iekļūšanu. Un tad man teica, mani pavadīs aģents. Un tiešām man nāk blakus aģents. Viņam ir šeit pistole, un viņš tur tā un prasa, ko tu tur zīmē tai kartē un tam līdzīgi. Un tad man tāds melnākšņu staignājs, degradēts un nekāds. Un tad viņš saka, nē, tur es neiešu. Tāpēc, ka viņam bija suns dabūjis ērci un nomiris. Un tad es domāju, vispār superīgs, vispār tāds džeks, ne? Viņš tā kā ar pistoli un baigais drosminieks un acu zīlītes tur skenēja pie tām durvīm un visu, ko tur. Bet tur tajā melnākšu staignājā viņš tā kā neies, tāpēc, ka viņam tur tās ērces tiešām, bail. Bet tagad cits gadījums man bija jāstāt bērndārzā arī par dabiņu un tā. Un tad, protams, tie bērni spiegdam, ka viņiem lika atrast kaut kādus kukainīšus, un tad viņi, skudra, nē, zirneklis un viss, kas, un mēs nevaram atrast pat mitreni bērndārsā. Tas ir tiešām traģēdija. Es uzskatu, ja bērndārs teritorijā mēs nevaram atrast nevienu simtkāju un nevienu mitreni, tā tiešām ir traģēdija. Bet ko es tiem bērniem saku, un tagad tā mazā skudriņa, un es viņiem saku, tagad tu esi tā skudriņa, un tad iedomājies kaut kas milzīgs, kā tu skatās uz viņu, kuram no kā ir jābaidās. Ja? Tā kā tā skudra pat nevar vispār pat aptvert, cik tu esi milzonīgi liels, ja? Un cik tas ir absurdi, ka mēs baidamies no skudras vai mazas zirneklīša vai kaut kā tāda. Patiesi Latvijas kontekstā, tas tiešām ir smieklīgi. Labi, tad mēs pārējām varbūt pie kaut kādām praktiskām lietām, jo parasti vienmēr tas klupšanas akmens ir, ko man darīt, ja man būtu zālājs, piemēram. Un šajā gadījumā tas var būt arī gan par zālāju, gan vispār par kaut kādām praksēm, ko jūs pielietot. Es saprotu, ka varbūt tas jautājums ir vairāk tiem, kas ar to praktiski nodarbojas. Bet tik un tā varbūt katram ir ko teikt par to, kas būtu iesakāms lietotājiem, kaut kas vienkāršs, ko mēs tiešām varam izdarīt. Man liekas, ka Saulīte, varbūt ar Rūtu un varbūt arī Līga Eglīte varēs atbildēt precīzāk, ņemot vairāk botaniskā dārzā ir šis zālā izmēģinājumu lauciņi, kur ir par dažādiem zālāju apsaimniekošanas veidiem. Man likās, es vairs neatceros, kur es to lasīju vai dzirdēju, bet vienas botāniķes ieteikums, manuprāt, viņa bija botāniķe, kas arī pēta zālājus, ka viņa teica,
ka, protams, viņi saprot, ka pie mājas ir nepieciešams arī ka ir šī pļautā kaut kāda zona, vai ne? Jo tur cilvēki, piemēram, nezinu, grib sauļoties vai vēl kaut ko darīt. Un tad viņai parasti uzdod šo jautājumu, cik tad lielu to laukumu viņu atstāja to pļauto zālāju. Un tad viņa teica, ka tik tālu, cik var aizmest frisbiju šķīvīti, jo nav nepieciešamības tālāk. Jo restīvi tātad tev vajag šo laukumu, kur spēlēt frisbiju, un viss pārējais ir tā kā liekas, ka tas viss pārējais var būt dabisks zālājs. Man tas likās diezgan labs tāds praktisks padoms. Es varu sākt no otra gala. Ja jums negribās neko darīt, bet joprojām gribās izbaudīt pļavas skaistumu, tad kļūstiet par zinātniekiem, pētniekiem. Tā kā man savas pļavas nav. Bet man toties es redzu vasaras laikā noteikti vairāk pļavu nekā varbūt viss kopā mēs te šobrīd. Bet man ir brīnišķīgi saimnieki, kuri to dara, un es varu tikai priecāties un mācīties no viņiem, pēc tam citiem tālāk stāstīt, kas ir jādara. Bet es tagad to nestāstīšu, tāpēc, ka mums ir Rūta. Lai Rūta beidzot tiek arī pie pirmā runātāja, nevis pēdējā, vai ne? Varbūt vienīgais, ko es palūgtu piebilst tomēr par to zaļo tuksnesi, varbūt dažus vārdus un tad ejam tālāk, tā pašā secībā. Vienkārši pie šī jautājuma tieši, kāpēc šis ir zaļais tuksnesis? Jā, zaļais tuksnesis, tas ir tādēļ, ka mēs ļoti mērķtiecīgi neļaujam nekam tur augt, izņemot tās dažas sugas. Vispār šīm sugām priekšā mums acīm redzot arī būtu jānoliec galva, jo ja nebūtu šādu sugu kā lielā ceļteka, maura sūrene, maura skarene, kas mums vēl maura retējs, mums jau arī nosaukumā ir maura. Tās ir sugas, kas ir iemācījušās ar mums sadzīvot, un ja viņi nebūtu, tad mums te būtu joprojām tas brūnais tuksnesis. Varbūt vēl sliktāk nekā zaļais, protams, kaut kādā kontekstā. Bet tātad mauriņa pļaušana ir laba savās vietās, kur vajag to frisbiju spēlēt, un kur vajag mums sēdēt, jo ja mēs šeit gribētu tagad pļavā sēdēt, tas arī nebūtu prāta darbs. Vienkārši tādēļ, ka pēc tam pļāvējam viņš uz mums būtu ļoti nelaimīgs, un dusmīgs, ka viņš nevar nopļaut sasēdātu zāli. Tīri skaitļos, ja mums vienā pļavā, kas ir ilgstoši apsaimniekota, kopta, tomēr, bet pļava, kas ir pļautu reizi, ideālā gadījumā reizi vasarā un pēc tam vēl noganīt attālā. Tādā mums vienā kvadrātmetrā var būt līdz 50-60. Rekordi ir Argentīnā 87 augu sugas vienā kvadrātmetrā. Viens tuvs rekords ir Igauniem, kā vienmēr Igauni par mums labāk, neko darīt, kur ir 67 augu sugas vienā kvadrātmetrā. Es pati esmu Latvijā saskaitījusi 52,3 apmēram vienā kvadrātmetrā. Tad šeit mēs varētu izmēģināt, varbūt mēs tai praktiskajā varam mēģināt un saskaitīt sugas. Šeit mums varbūt tās vienā kvadrātmetrā būtu 5-10 sugas, par kārtu. Sanāk mazāk. Tāpēc tas ir zaļais. Un nerunāsim, protams, arī par tālāk jau par nākamajām barības ķēdes sastāvdaļām. Putnam šeit īsti nav ko ēst. Un, vienam otram ir, protams, nav tā, ka mēs viņu pilnībā, kāda skudra vienmēr tur atradīsies un kaut kāda daudzveidība, mazveidība tur ir, bet nesalīdzinām ar to, kas ir pļavā. Man no tikšanās ar botāniķiem Gaujas Nacionālā parkā tas, varētu teikt, lozungs ir palicis. Un tas attiecās tiešām uz pļavām kopšanu vai nekopšanu. Pļava jātur badā. Un tas ir fantastiskākais teiciens, jo patiesībā, ja mēs gribam šo daudzveidību, mēs tad, kad esam nopļāvuši vai noganījuši, mēs lieko aizvācam projām. Sevišķi jau pēc pļaušanas. Un tad tas nozīmē, ka pareizā laikā, skatoties tiešām par sēklu izbiršanu, par to, kas ir nodzeltējis, jau noziedējis, ja to izdara, tad šī daudzveidība var saglabāties. Protams, ir ļoti labi, ka to ir kāds dzīvnieciņš ēdis un tur ir notikuši šie procesi, bet, ja tā ir pilsēta un tur nav citu variantu, tad, protams, tiek nopļauts un tā kā tā ir mūsu metode. Mums ir, ja mēs pēc šīs diskusijas iesim uz pili, mums ir teritorija sadalīta 17 gabalos. Katram ir savs pļaušanas regulējums un ir mums 2 augstākās pļavas cēsīs, kuras mēs nepļaujam. Un tas ir uz torņiem, uz ziemeļu un dienvidu torņu. Jā,
Tā kā tas ir tuvu debesīm, tur ir 2 biotopi. Droši vien no tāda profesionālā viedokļa man būs grūti pateikt, bet es tā no sava personīgā viedokļa domājot, savā dārzā mums ir arī zonas, kur mēs tiešām uzliekam matracītus, kā var atlaisties, un tad ir vietas, kur ir dobes, kur ir krūmi, kur ir garāka zāle, lai acī ir, kur atpūsties, lai ir patīkam vērot, kad es no rīta izēju ar savu kafijas krūzi, lai manām acīm ir, kur paskriet pa perimetru, pa ainavu, lai es varu iegūt tādu mieru un tādu stabilitāti jaunai dienai, respektīvi. Tas ir tikai tā no pašas personīgās pieredzes. Man jau liekas, ka viens no tiem argumentiem, kāpēc ir vērts kaut kur paaudzēt zāli garāku, ir tas, ka īstenībā nebūtu ne visur tāda zaļa, skaista zālīte augs. Un tas ir diezgan liels īstenībā darbs. Es zinu, man ir paziņa, kas apkalpo Jūrmalas villas ar zāles pļāvēju un tā. Un tad ir viena kliente, kas, piemēram, saka tā, man tur ir āboliņš ieviesies, un tagad viņu jānoindē, jo tāpēc, ka tajā āboliņā var nākt bites, un mani bērni tur skraida. Un ir atrasts tas speciālais herbicīds, kas noindēs tieši to ložņu āboliņu. Un es domāju, ak, Dievs, cik tālu var aiziet, ja, kad tu esi gatavs kaisīt indi, kur skraidīs tavs bērns, tāpēc, lai viņi pasargā tā kā, it kā no bites koduma, kaut es nezinu, tiešām tās bites, tā nav, viņas nebrūk virsū nebūt, ne? Bet tu esi gatavs uz kaut ko tādu parakstīties, tāpēc, lai būtu tev tas ideālais, it kā zaļais mauriņš. Bet tagad, ja mēs pastamies uz arī pilsētas zālājiem, skaidrs ir tas, ka pie Kurzemes prospektā, pie Imantas tirgus ir ļoti tāda plaša pilsētas pļava izveidota, viņas šausmīgi saulē uzkarst. Tad pilsētai īsnībā, lai uzturētu tādu kaut vai tik zaļu kādu šeit platību, tas nozīmē tiešām reāli tur mainīt augsnes sastāvu, laistīt visticamāk un ieguldīt šausmīgi daudz resursus, kas ir absolūti lieki. Un tad vēl visu to pļaut, jo, patiesībā sakot ar to mazo, kāpēc tas zaļais tūkstnesis, mēs augiem vienkārši neļaujam, neļaujam notikt tādam fundamentālam procesam kā ziedēšana. Un ziedēšana, tātad, kas tas ir? Tas ir, augu seks. Tas tiešām tas tā arī ir, ja? Un iedomājamies tagad, ka mēs veselu, vienkārši kaut tādu procesu mēģinam ierobežot, kad vienkārši tagad viņi nedrīkst vairoties, viņi nedrīkst ziedēt, viņi nedrīkst barot aputeksnētājs, kas atkal, tāpēc tur arī, kā lai saka, vāc tos putekšņus un nektāru, tāpēc, lai nodrošinātu atkal tālāk nākamās dzīvības turpināšanos un tā. Tā kā, man liekas, tas ir, īstenībā saknē ārkārtīgi, greiza ideja īstenībā. Dārznieku celibāts, man ienāca prātā šāds termins. Es domāju, ka mēs varam pajautāt auditorijai, vai kādam ir kādi jautājumi, jo, man liekas, ir pienācis laiks viņus uzdot, un tad mēs iesim uz Cēsu pils parku un pieredzēsim klātienē uz pili, jā, iesim uz pili, un tur mēs redzēsim to, kas mums te tika stāstīts. Lūdzu, viens jautājums. Jā. Man ir ļoti simpātiski tā doma ļaut augt, bet, piemēram, laukos opītis ļauj to zāli, tāpēc, ka tas Spānijas kailgliemes mīl dzīvot. Vai varbūt jums ir kaut kādi komentāri šajā jautājumā? Tas nekas ir. Tev jāizvēlās starp opīti un kailgliemezi, tur nav variantu. Bet, ja... Tas bija tā kā arguments, kāpēc tā zāle tiek ļauta. Es saprotu. Varbūt kāds var par to atbildēt. Tātad, ja opīts neapkaros Spānijas kailgliemezi, tam Spānijas kailgliemezim ir absolūti vienalgas, cik garu zāli viņš ēdīs. Un ir mauriņi, ko es esmu redzējis, kas ir pilni ar oranžiem gliemežiem. Tas, ka mēs garākā zālē viņus redzam mazliet sliktāk, bet viņi, protams, tur arī var būt. Tad ar invazīvām sugām mums ir jācīnās. Bet šī te zāles pļaušana, viņa pati par sevi noteikti neierobežos Spānijas kailgliemezi. Nekādīgi, nē. Tā, kāds vēl nākamais jautājums, ja tāds ir? Cik jauki, ka nav jautājumu savā ziņā. Man skauž.
Es pat domāju, ka mēs varētu doties. Man liekas, ka mēs tā vispārēji izsmēlām to, kas mums bija jāpasaka. Man te bija uzrakstīts priekšā, kādi secinājumi man bija jāizdara, bet es viņus nelasīšu, tāpēc, ka man liekas, ka secinājumi vai nu piedzimst, vai nu nomirst individuāli katra cilvēka dvēselē. Tāpēc ļausim viņiem būt. Paldies visiem, kas klausījās. Un visi, kas grib iet, tad visi ir laipni aicināti pēc sarunas iet ar mums kopā. Bet, jā. Man laikam ir jautājums auditorijai, vai kādam ir bail no nekopta zālāja? Vai kāds ir mainījis savas domas šīs diskusijas laikā? Cerams, ka opīts, jā. Jā, man ir ideja. Mežs ir nekopts zālājs. Tāpēc, ka, ja mēs nekopsim zālāju, pēc 30 gadiem tur būs mežs. Labi. Tas, protams, nav nopietnas piedāvājums. Bet nekopt zālājs ir pamests zālājs. Būtu jāsaka pamests, tāpēc, ka īsnībā, kā jau es teicu, mums nepastāv. Tātad Latvija atrodas meža joslā. Mums ir tik daudz saules un tik daudz mitruma, ka mums visās vietās, kur nav pārlieks mitrums, kur neveidosies purvs, vai kur nav pārlieks vējš, kur veidosies kāpas, mums veidosies mežs. Kas nozīmē, ka mums zālājs pēc definīcijas ir kopts. Mums nav nekoptu zālāju. Nekopt zālājs ir maza stadija, acīm redzot, kā ja mēs vispār gribētu zinātnīs tā pareizi pateikt, līdz brīdim, kad mēs izlemjam, vai mēs turpināsim kopt, vai mēs pametīsim, tad tas ir pamests zālājs. Un tad aiziet tālāk dabiskā veģetācijas nomaiņa, sukcesija no zālāja uz tādu augšzāļu sabiedrību, uz slarbanājiem. Ļoti patīk man šis jēdziens, gan nezinātnisks, bet varētu ieviest. Un tad uz krūmāju un tad uz mežu. Un tad mēs atkal par mežu, mēs atkal priecājamies, ka tas ir cita ekosistēma. Tas tā, ka tu saki, ka tu esi amatieris vai neko neproti, tas ir viens, bet ja tu saki, ka tu esi multidiletants, tad tas skan nopietnē. Bet jā, es domāju, ja nav citu jautājumu. Es mazu komentāru vienkārši, lai cilvēki, tātad paldies visiem, kas atnāca, bet es vienkārši gribēju tagad lieliem burtiem pateikt. Pilsētas pļavas nav nekopts zālājs. Pilsētas pļavai katrai ir savs apsaimniekošanas plāns, kas vēl tiek aktualizēts sezonas laikā, un visas Rīgas pļavas tiek pļautas, zāle savākta, invazīvās sugas tiek ierobežotas, atkritumi tiek novākti, un tas notiek pārsvarā 2 reizes gadā, vismaz 2 reizes gadā. Tā kā, lai jūs saprotat, šodien mēs nediskutējām izrādās par pilsētas pļavām, jā, bet pilsētas pļavas, ko mēdz varbūt kāds uzskatīt par nekoptu zālāju, tas nav nekopts zālājs. Man varbūt komentārs ļoti labi, Rūt, ka tu to pateici, jo man liekas, ka tas tā kā kontekstā to, ko jūs minējāt, jo ja Rīgā mēs to pamazām redzam, ka tas ienāk tās pilsētas pļavas, tad reģionos varbūt tas ir mazāk un cilvēki nav pieraduši pie tā, ka pēkšņi mans Iecavas parks nav nopļauta zāle, visu laiku pļāva, tagad vairs neviens nepļauj zāli. Un tur ir tā atšķirība, ka cilvēkiem ir jāierauga tās pārmaiņas, varbūt vairāk jāstāsta tie labie piemēri, kā tas izskatās, cik tas ir glīti, cik tas ir pieejami, cik daudz tas tiešām iedod tiem apmeklētājiem un cilvēkiem, kas ir atnākuši baudīt arī šo te skaisto pilsētas pļavu. Bet, iespējams, citos reģionos tas nav tik, tas ieradums vienkārši ir par to skaisto nopļauto mauriņu, bet ka skaista pļava, tā vēl nav skaista mūsu tādā uztverē. Jau te viss ar komentāriem. Man neliek mieru tās bailes un tā ērce, ja? Un Rūt var pateikt, ka pilsētas pļavās ērces nav atrastas, ja? Tā kā
Nu, mēs sākām ar maldiem, mēs varētu pabeigt ar maldu tematu, ka patiešām tās vienas mēs tā kā neizdiskutējām, bet arī, lai paliek prātā, ka ērcēm patīk ēnainās mitrās vietas, nu tad tur arī neejam, bet pļavā pašā ērči ir daudz mazāk. Vai arī nav nemaz, kā tagad Rūtas monitoringa dati. Tātad, bet 7 pilsētas pļavas, caur kurām iet taciņas, pa kurām staigā cilvēki. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas aģentūra šobrīd ir uzsākusi arī ērču monitoringu, tāds kāds viņš notiek visā valstī, tad arī pilsētas pļavās. Un līdz šim ir tā, ka neviena tiešām varbūt slikta metodika, varbūt metodikas vaina, bet līdz šim pilsētas pļavās mums tiešām neizdodas atrast ērces. Un man katru gadu, katru no 47 pļavām izrāpojot gandrīz vai tiešām zigzagā 2 reizes gadā, 2 reizes sezonā, es patiešām nevienu reizi pilsētas pļavā ērci neesmu dabūjis, bet citur esmu dabūjis. Tā kā mani mīl ērces, bet kaut kā tur nesanāk tik daudz. Jā. Nu, jā, ja nav citu jautājumu, mēs varam doties droši vien. Paldies par šo.